Rudens ir kolosāls laiks. Dārzos ir nobriedusi raža, arī galvā ir nobrieduši daudzas interesantas idejas. Domas lido brīvāk nekā vasarā, un priekš manis sezonas sākums vienmēr ir īpašs un saviļņojošs brīdis. Man šķiet, ka šis mūsu rudens solās būt ļoti augļiem bagāts un mākslinieciski piepildīts. Kristofa Petersona darbs Akustikas apguve ir sākotnēji rakstīts Spilves lidostai. Akustika tur ir apgūta. Tagad pārbaudīsim lielo ģildi. Ar mums būs kopā divi vienreizēji mūsu sadarbības partneri un mūziķi, ar kuriem uz skatuves ir prieks satikties vienmēr. Violniece Vineta Sareika un viņas sarunu biedrs Artemis kvartetā Gregors Zīgls. Mocarta koncerta simfonija šiem diviem instrumentiem pieder pie viena no neapšaubām no Mocarta šedevru klāsta. Mēs cenšamies atgriezties pie Šuberta muzikas. Varbūt ne bieži, bet tik vien tas ir iespējams. 9. simfonija ir pamatīgs opus, nepavēlti viņa tiek saukta pa lielo. Mažoru noskaņās ar interesantu militāro minoru, tā saucamajā lēnajā daļā. Šuberts ir grūts, viņš prasa enerģiju, poētismu, eleganci, mazliet sentimenta un to visu vienlaicīgi. Taču orķestram pat jau ir pamatīga pieredze Vīnes klasiķu apgūšanā. Un es ceru, ka šis izpildījums būs vēl viens solis mūsu ceļā uz mūsu iecerēto ideālu.